savu sniegumu. Jūs varēsiet to novērtēt. Jā, vienīgais ar Nissaniem liekas, ka mazliet grūtāk varētu būt tā driftēšana, tāpēc, ka viņiem ir turbo motori. Ne visiem Nissaniem ir turbo motori. Jā, es jau nevelku. Bet ne visiem Nissaniem ir turbo motori, bet šīm tieši ir turbo motors. Nu jā. Tad jau gan jau viņam ir arī turbo pēdējais. Jā. Jā, tur ručkā visu laiku. Jā, tur visu laiku ručkā nevar atmesties, bet nu kā jau. Brēms ir domāts priekš tiem, nu. Raivo pirmajā posmā mazliet samisējās, bet nu šī izskatās, ka viņš ir uzbraucis pietiekam apli daudzumu, lai varētu mums atzīstam driftu parādīt. Kaut gan biķerniekos viņš ar tīri smuki brauc, tikai bija pāris kļūdas, viņš ar savu lielo laivu aizķēra pāri triepes un pilonus, un tādēļ viņš arī laikam nesagribas. Es domāju, jā, taisnās, es domāju, viņš jāpiešaujās pie tā automobīļa, tad jau būs labi. Jā, izmērs reāli liels. Tas bija tikai maisiņš, kas stāvēja iepriekšējiem dalībniekam mašīnā. Laikam bija jāizbrauc iepirkties. Raivo, rādi sniegumu! Reāli ieparās tas Nissans, jā? Ko tad mēs rādīsim lielajā ovālā? Sanslīd ir redzu no šiem skaisti ārmaliņa, ir skaisti taisnīt. Otrs ovālā. Un tad skatīsimies, kāds būs otrajā pusītē. Drīz sākās jau ātrāk. Tālu no pilona nekā iepriekšējais pilots. Viņš tā kā tuvāk vajadzēja aizmugurēju bumperu pie tā pilona, bet nu kopumā izskatījās labi. Nē, viņš pagājušajā gokā norāva pa aizmugurēju bumperu, viņš laikam baidās tagad par viņu mazliet uztraukums. Kas neriskē, tas nevinē. Jā. Un šampānieti jau necer jau netik. Šampaniets ir garšīgs no kaus. Bet es šogad vēl neesmu dzērs, un pagājuši gadu arī. No citiem kausiem nedzeršu, kamēr savējā nedabūšu. Es tev to